Čau, draudziņ! Pasaku laiks ir klāt. Un šodien es tev pastāstīšu pasaku Lapsa par pīļu ganu. Reiz dzīvoja veca vecinīte, un viņai piederēja 1, 2, 3 pīlītes. Pek. Kādu dienu vecinīte devās meklēt pīļu ganu, kādu, kas pieskatīs viņas pīlītes. Vecinīte gāja pa meža ceļu, un pretī viņai izskrēja vilks, un vilks prasīja: Vecinīt, saki man lūdzu, kur tu tā iedama? Oi, vilciņ, es dodos meklēt ganiņu, pīļu ganu. Pīļu ganu, tu saki, ja? Nu, ņem mani par ganu. Es būšu gana labs. Oi, vilciņ, saki man lūdzu, vai tu dziedāt māki? Es dziedāt? Protams, ka māku. Nu, vilciņ, tad padziedi man maz drusciņu. Un vilks sāka dziedāt. Vecinīte sabijās no tādas dziedāšanas un teica: Oi, vilciņ, zini gan, tu nederēsi man par ganu. Un vecinīte devās tālāk. Vecinīte gāja lēnā garā un ceļā satika Lapsu. Un Lapsa vecinītei jautāja: Saki man lūdzu, kurp tu tā iedama? Un vecinīte teica: Oi, Lapsiņ mīļā, es dodos meklēt ganiņu priekš savām 1, 2, 3 pīlītēm. Un Lapsa teica: ņem mani par ganu, es būšu gana laba. Un vecinīte jautāja Lapsai: Oi, Lapsiņ, saki man lūdzu, vai tu dziedāt māki? Protams, ka es māku dziedāt. Nu tad padziedi man maz drusciņ. Un Lapsa sāka dziedāt. Kirilu, karilu, no kalniņa lejiņā, kirilu, karilu, no kalniņa lejiņā. Vecinīte bija patīkami pārsteigta un teica: Vai Lapsiņ, tev nu gan ir jauka balss. Nu nāc līdzi man uz mājām, būsi tu mana pīļu gane. Tā nu vecinīte aizveda Lapsu uz mājām, pabaroja to, un abas likās gulēt. Nākamajā dienā Lapsa pamodās pirmā un sāka slaucīt istabiņu. Švik, švak. Tikmēr pamodās arī vecinīte. Un sāka kurināt krāsni. Kad Lapsa līdz pusē bija izslaucījusi istabiņu, viņa teica: Ai, vecinīt, nu man jādodas ganos. Izcep man lūdzu bļodiņā olas un iedod maizes šķēlīti. Tā nu vecinīte izcepa oliņas, nogrieza maizes šķēlīti, un Lapsa paēda brokastis. Pilnu vēderu pieēdusi, tā devās ganos ar 1, 2, 3 pīlītēm. Pek. Kad puse dienas jau bija pagājusi, Lapsai sāka kurkstēt vēders. Viņai gribējās ēst. Un ko viņa? Viņa sāka dziedāt savu dziesmiņu. Kirilu, karilu, no kalniņa lejiņā, kirilu, karilu, no kalniņa lejiņā. Pīlītes izdzirdēja dziesmu un skrēja no kalna lejā. Kad caps, Lapsa noķēra vienu pīlīti, mutē iekšā un apēda to. Nu, Lapsa devās mājās ar 1, 2 pīlītēm. Kad Lapsa pārnāca mājās, vecinīte jautāja: Lapsiņ, saki man lūdzu,
kur mana pīlīte palikusi? Kāpēc ir tikai 2? Un lapsa teica: Ai, vecinīt, es tā kliedzu. Bet neko darīt. Vilks apēda. Vecinīt palika bēdīga. Bet nu ko nu vairs. Laps ar vecinīti devās gulēt. Otrā rītā laps atkal pamodās pirmā. Izslaucīja istabu, švik, švak, švik, švak. Vecinīti iekurināja krāsni, izcepa lapsai oliņas, iedeva maizes klaipu. Lapsa kārtīgi paēda un devās ganos. Nu jau var tikai 1, 2, 2 pīlītēm. Pek. Kad puse dienas jau bija pagājusi, lapsai atkal sagribējās ēst. Un viņa sāka atkal dziedāt. Kirilu, Karilu, no kalniņa lejiņā, Kirilu, Karilu, no kalniņa lejiņā. Pīlītes izdzirdēja dziesmiņu un skrēja no kalniņa lejā. Bet lapsa čeps mutē iekšā un apēda pīlīti. Nu bija palikusi tikai 1 pīle, un lapsa to dzina mājās. Kad lapsa atnāca mājās, vecinīte ieraudzīja, ka ir palikusi tikai 1 pīlīte un jautāja lapsai: Lapsiņ, saki man lūdzu, kur mana pīlīte palikusi? Kāpēc ir tikai 1? Un lapsa teica: Ai, es tā kliedzu, bet vilks to aiznesa. 3. rītā laps atkal pamodās pirmā. Izslaucīja istabiņu, švik, švak, švik, švak, švik, švak. Pamodās arī vecinīte. Iekurināja krāsni, izcepa oliņu, iedeva maizes klaipu lapsai. Lapsa paēda un devās ganos ar to 1 palikušo pīlīti. Tā nu laps sēdēja, kad atkal vēders sāka kurkstēt, un bija jau pusdienas laiks klāt. Un ko viņa? Sāka dziedāt savu dziesmiņu. Kirilu, Karilu, no kalniņa lejiņā, Kirilu, Karilu, no kalniņa lejiņā. Čaps! Un lapsa apēda pēdējo pīli. Vēders bija pilns un varēja doties uz mājām. Vecinīte paskatījās pa logu un ieraudzīja, ka lapsa no ganiem nāk mājās pavisam 1. Nebija vairs nevienas pašas pīles. Viņa sabijās un nesaprata, kur palikusi pēdējā pīle. Un jautāja lapsai: Lapsiņ, saki man lūdzu, kur mana pēdējā pīle palikusi? Un lapsa teica: Neko nevar darīt. Vilks aiznesa. Vecinīte pavisam sapētājās un devās gulēt. 4. dienā, kad lapsa bija pamodusies un izslaucījis istabu, švik, švak, švik, švak, švik, švak. Pamodās arī vecinīte un teica lapsai: Izkurini lūdzu pirtiņu, dosimies mazgāties. Kad lapsa bija izkurinājusi pirtiņu, viņa kopā ar vecinīti devās pērties. Kad lapsa bija nopērusies, viņa sāka dziedāt dziesmiņu. Es sapēdu ceptas olas, es sapēdu maizes klaipu, es sapēdu tavas pīles. Oi, viss ir manā vēderā. Vecinītei likās, ka viņa ir pārklausījusies, un tad saprata, ka tie nemaz nav joki. Vecinīte izdzirdējusi lapsas dziesmu, palika ļoti dusmīga un teica: Ak, tad tā bija tu, kas apēda manas pīles! Nu, cauri tev ir! Lapsa to izdzirdējusi saprata: Nu, būs traki, un skrēja prom no pirts. Savukārt vecinīte ķēra pēc slotas kāta un meta lapsai virsū. Šik! Slotas kāds trāpīja taisni lapsai uz astes, un kopš tā laika lapsa staigā ar tādu garu un kuplu asti.
Paldies, ka klausījies pasaku. Lai brīnišķīga diena. Atā! Hei, hei! Ja tev patīk šī te pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.